Šodien būs forša tēma, būs tēma par krāpšanu, būs mans pieredzes stāsts, būs stāsts par to, kā atgūt uzticību tam, ka vispār ir uzticība iespējama, ja šī uzticība ir zudusi un šķiet, ka pilnīgi visi, pilnīgi noteikti viens otru krāpj. Es padalīšos ar to, kā tad mums tas ģimenē funkcionē, kur mans vīrs dodās uz darbu projām uz 4 mēnešiem, un mēs vai nu mums ir vienalga vienam uz otru, vai nu mēs pievaram uz kaut ko acis, vai nu kā tas mums vispār strādā. Lopšam par to padalīšos šoreiz. Un tu varēsi priekš sevis vienkārši izdarīt secinājumus, ja gadījumā ir vēlme atgūt šo uzticību tam, ka tiešām var būt 2 cilvēki viens otram uzticīgi, tad es domāju, ka mans stāsts palīdzēs tev šo uzticību atgūt, jo mūsu uzticība balstās uz ļoti, ļoti stabiliem pamatiem. Mans vārds ir Juta Beļecka, es esmu attiecību stratēģe un es palīdzu tieši tiem cilvēkiem, kuriem ir šī vai nu jau neveselīgā pieredze, vai nu šobrīd jau ir neveselīgas attiecības un ir vēlme būvēt veselīgas attiecības un glābt jau esošās attiecības, vai nu ir jau izjukusi šī toksiskā neveselīgā vide un ir bailes būvēt jaunu vidi, jo šķiet, ka pilnīgi nav iespējams uzbūvēt veselīgas attiecības. Es varu palīdzēt tev, ja tu vēlies tiešām veselīgu vidi, bet pagaidām vienkārši nav šīs sapratnes kā. Tad es dalos ar mūsu stāstu, kā mums vispār tas funkcionē. Tātad vīrs dodās uz darbu uz 4 mēnešiem. Kā vispār ir iespējams 4 mēnešus būt, vēl pēc tam viņam kuģa kapteini ir sieviete, ja? Tieši šobrīd arī viņš dosies uz darbu, un tur kapteini ir sieviete. Un vienkārši visi vīrieši un viena sieviete uz viņiem visiem. Kā tad vispār, kā tas vispār notiek, ja? Un kā tad man izdodās šo uzticību vīram saglabāt, un kā vīrs man var uzticēties? Tātad, īsi un konkrēti, ja vīrs saķer kaut kādu zarazu, tad viņš zaudē savu darbu. Es domāju, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir problēmas, noticēt tam, kad ir vispār iespējama mīlestība, kur 2 cilvēki tik tiešām nevēlās rīvēties un smērēties ap citiem cilvēkiem, kad, ar šo naudas jautājumu viss kļūst skaidrs, kad cilvēks var zaudēt darbu reāli. Viņš katru reizi pirms došanās uz darbu nodod analīzes, un tur ir pilnā pārbauda uz pilnīgi visu, ja. Un ja viņš saslimst ar kaut kādu zarāzu, ar HIV, ar hepatītu, ar kaut kādu seksuāli transmisīvo slimību, ar kaut kādu slimību, kas ir lipīga un kuru var iegūt arī seksuālā ceļā, tātad cilvēkam visa dzīve ir sačakarēta. Viņam visa dzīve ir sačakarēta jau tāpēc vien, ka viņš ir saslimis, ja tā kā tas attiecās uz pilnīgi visiem, bet ja mēs runājam par jūrniekiem, tad jūrnieks vairs nav jūrnieks, ja viņš ir slims. Viņš nav darbam derīgs vairāk. Tātad tik ļoti liela atbildība gulstās uz mani un uz viņu, ja neliekās, ka pietiekoša atbildība jau ir par savu un otra cilvēka veselību un par šo veselību kā tādu ģimenē, ja, kur mums arī ir bērns, un būtu svarīgi tik tiešām saglabāt gan pašam sev veselību, gan bērnam šo veselību, gan arī partnerim šo veselību, ja, saglabājot uzticību, tā kā uzticības turēšana, noturēšana palīdz saglabāt veselību, ja. Tad, abiem, apusēji. Tad apusēji mūsu gadījumā tas strādā tieši šādi. Vīrs pilnībā varēs iet, tad, nezinu, varbūt Rimī par krāvēju viņu paņems. Es nezinu, diez vai arī, ja. Tātad, cilvēks, kurš saslimst ar kaut kādu šādu slimību, kuru tad ir iespējams saķert tieši seksuāla kontakta laikā, viņam visa dzīve ir sačakarēta. Tā kā, ja par to tu vēl neesi aizdomājies vai aizdomājusies un joprojām piever acis uz to, kad otrs tevi krāpja vai tu joprojām vari atļauties šos sānsoļus un joprojām nestrādā ar to, tad, lūk, viens no iemesliem, kāpēc tik tiešām vajadzētu ar to tikt skaidrībā, no tā tikt vaļā tā, lai tas vispār nebūtu tavā dzīvē. Tā, lai tas vispār nekādīgi uz tevīm neattiecās, tā, lai tu būtu savas dzīves noteicēji. Un tātad mans vīrs un mēs esam izvēlējušies būt savas dzīves noteicēji arī tāpēc, kad
tad manam vīram tiešām nāktos atteikties no sava darba. Vienkārši viņš varētu atvadīties no sava darba, tad, ja vai nu manas, vai nu viņa vainas dēļ tiktu saķerta kaut kāda seksuāli transmisīvā slimība, HIV, AIDS, hepatīti, jebkas, kas ir lipīgs, kur cilvēki viens otru var inficēt, ja? Es domāju, ka pietiekoši iemesls, lai saglabātu uzticību un lai tik tiešām pieprasītu šo uzticību arī no sava partnera. Un, ja divi cilvēki ir neusticīgi, vai viens vismaz ir neusticīgs, tad nav nekur jābrauc. Ja, cilvēks var pateikt, es iešu, izmetīšu miseni, ja, vai arī es tur, nezinu, kaut kur aizbraukšu, ja, vienkārši un nokrāpt. Un, ja mēs runājam par fizisko krāpšanu, tad sekas ir tādas, kādas viņas ir, un ieteicams to apzināties. Ja mēs runājam par emocionālo krāpšanu, par sarakstīšanos un čatošanu ar citiem, tad tas pilnīgi visos gadījumos vienmēr noved arī pie fiziskās krāpšanas, un tas ir vienkārši tāds viens no pirmajiem soļiem. Tātad, ja tu jau zini, ka tu šobrīd emocionāli krāp savu partneri, tātad nākamais, agri vai vēlu, tad būs šis fiziskais kontakts. Un tieši tāpat, ja tu esi pieķēris vai pieķērus savu partneri, kad ir kaut kāda sarakste vai ir kaut kādi tādi mājieni jau, tad tas ir tikai laika jautājums. Tāpēc ar to ir jāstrādā, un tas ir nopietnāk nekā cilvēkiem gribētos to apzināties. Nobeigumā es vēlos pateikt to, ka tā ir tava atbildība, ja tu joprojām neesi ticis ar šo te galā, vai arī tavs partneris, tu labi zini, kad nevar ar to tikt galā, un tu tikai kam tad es būšu vajadzīgs vai vajadzīga, vai kam tad viņš būs vajadzīgs vai vajadzīga, un tu turpini tā kā to pavairot. Tu turpini to atbalstīt, un tu to atbalsti tādā veidā, kad šīs te attiecības joprojām turpinās. Ja? Tātad, ja šis te cilvēks visur saņemtu atteikumu, kad nē, es nebūšu ar tevi partneru attiecībās, tad, ja es neesmu tavs vienīgais izvēlētais tavs cilvēks, tad šis te cilvēks agri vai vēlu atdurtos pret vai nu šo te simptomu pats, vai nu šo te apziņu, kad bļāviens visa dzīve jau ir nodzīvota, bet es tā arī nevarēju izdarīt šo te izvēli. Ja? Un kas ir trakāks? Vienam trakāk varbūt ir nodzīvot vecumdienas vientulībā, otram varbūt trakāk ir nomirt jaunam, tāpēc, ka ir saķerta šī seksuāli transmisīvā slimība. Tā kā ļoti svarīgi ir apzināties savu atbildību un nevairot tālāk un nekultivēt šo te krāpšanas vidi kā normu un neteikt, ka visi krāpji, es tur neko nevaru darīt, tāpēc es samierinos ar to, ka mans partneris mani krāpj, vai arī es arī esmu tāds pats tā kā visi, un normalizēt šo te slimo vidi, kurā krāpšana tiek uztverta kā kaut kas normāls, jo, redzi, visi tā dara. Visi tā nedara, un tā ir izvēle, un tā ir ļoti slima izvēle, kas sākās šeit, bet beidzās tiešām ar fiziskiem simptomiem, tad, ja cilvēks nav gatavs ar to strādāt laikā.